Vērtīgākie sasniegumi ir mūsu skolēnu sasniegumi. Un šajā gadījumā es varu minēt, ir viens skolēns, Antons, kurš tagad mācās jau universitātē. Viņš ir uzrakstījis grāmatu. Tad ir sanācis viņu aizraut, iedvesmot. Protams, ka tālāk jau pats ir gājis, meklējis, lasījis, pētījis. Bet fakts tāds, ka šogad ir grāmata, kas pārdodas grāmatnīcā. Tad ir skolēni vairāki, kas ir piedalījušies valsts līmenī, olimpiādēs, ķīmijā, fizikā, tāpat arī starptautiskajā līmenī. Un šajā gadījumā var minēt, ka šogad 2 Kārļi, kas ir ieguvuši vietas starptautiskajā līmenī, un kaut kādā brīdī mēs esam ar viņiem kopā bijuši, mācījuši, devuši informāciju, un pats svarīgākais to dzirksteli izzināt. Ja? Un tas jau tālāk viņus ir aizvedis. Tā kā man ir prieks redzēt mūsu skolēnu sasniegumus. Ja mums mācās arī meitenes, ne tikai puiši. Un viena no meitenēm, ar kuru mēs lepojamies, ir Emīlija, kura ir sākusi pie mums mācīties 2. klase. Tagad viņa ies 10. klase. Un viņa jau skaidri zina, ka viņa grib kļūt par astrofiziku.